Te Agnes Graudulas mežs Sirdī un Makam. Vēstījums no iespējams vecākā riekstu augļu meža Zviedrijā. Tā ir tāda bijusī pļava, kur ir apstādīta ar dažādiem kokiem, kuriem ir gan ogas, gan augļi. Tātad šitas ir ēdamais kastans, tepat blakus ir valrieksts, pēc tam te ir šī ir te lazda, tas ir atkal ēdamais kastanis, šitas ir Sorbus tormenalis, es nezinu, kā viņš saucās latviski, kas ir kāds no pīlāģiem, un te var redzēt, ka tie koku vainagi ir visi arī nedaudz pacelt augstāk, kas nozīmē, ka tie koki jau ir tā kā gatavot ar dubulto vērtību, lai viņiem būtu gan augļi, gan arī kaut kāda stumbra vērtība kā koksnei. No augļu kokiem te ir stādīti bumbieres un samērā daudz saldo ķiršu. Jā, redzēt, viss tagad ir tāds ziedonī vai tikko noziedējis. Un arī šitiem augļu kokiem ir veidot vainagi, lai būtu pirmais stumbrs, būtu ar zaļbaļu kvalitāti. Apakšējā krūma līmenī būtībā ir ļauts visam augt, kas te varētu augt. Te ir ļoti daudz dažādi pašsējušies koki. Te ir gan ievas, gan lazdas, gan kaut kādi ozoli. Un tādīs vietās kaut kur arī pašsējušās apses. Un tās apses ir pēc tam ik pa laikam nogriež, lai netraucē. Tad viss tas neiejaukt mežā, bet paliktu tāds tā kā pārtikas mežs, tā to varētu nosaukt. Te var redzēt, tā ir tā apšu paauga. Viņai ļauj būtībā augt, lai viņa te kaut kādu vietu aizņem. Tā paauga pie sevis izaudzē kaut kādas, pa vidu ar kāds pīlāģis ieaug, kāds melnauksnis, un pēc tam jau vēlāk skatās, kurš koks paliks, kur izgriezīs laukā, bet apstē ir tāds īslaicīgs risinājums. Un pa vidu vēl tā saimnieku priekam ir iestādīti arī kaut kādi bukši. Priekš bioloģiskās daudzveidības tiek arī turēts tā kā brīvs no veģetācijas kaut kādi tādas smilšainākas vietas, kas varētu kalpot kā mājas dažādām zemes bitēm, vientuļniecēm un citiem kukaiņiem. Te var ļoti skaisti redzēt, kā ir saldie ķirši, ziedoši komplektā ar bumbierēm, un viss aug tādā brīvā formātā, un no viss kaut kādā veidā var no bumbierēm vēl es saprotu, kā gan ievākt augļus tās, bet no tiem saldiem ķiršiem tur jau laikam daudz kas arī paliek putniem. Kā vēja aizsargs stādījums pret vēju un industriālo lauksaimniecību ir iestādīts alkšņu vējlauzējs, un tas ir tāds lielisks piemērs, ka tādas tomēr svarīgas vietas būtu jāstāda no kādām vietējām sugām, jo šis alksnis ir kaut kāds, es to sugu pat nevaru riktīgi noteikt, bet tas noteikti nav ne baltauksnis, ne melnauksnis, kas ir abas vietējās sugas, un viņš tur aug nevis labākā veidolā. Un te var ļoti labi redzēt, kādu labumu dod tie paceltie vainagi, neskatoties uz koksnes kvalitāti, ko tu var iegūt no pirmā baļķa. Šis gan ir ozols, kad apakšējo stāvu, tad viņam pietiekoši rūmis, lai tur varētu augt dažādas citas koku sugas. Kaut vai pieņemsim tās pašas lazdas, viņām visām pietiek gaismas. Un te ieejam dziļāk, tad var redzēt, ka ir valrieksti, viņi smuki pacelt ir augšā, un apakšā tad ir rūms gan augt kaut kādām gobām no atvasēm, lazdām un bukšiem, un tad ir tāda, vairāk stāvu bioloģiskā daudzveidība. Ja ir vēlme, tur noteikti var stādīt dažādas ogu krūmus, un, tā, efektīvi izmantot tās iespējas, ko dod stādījums mežā vairākos stāvos. Te var redzēt, kā ir lielisks piemērs, kādā veidā audzēt valriekstu kopā ar palīgu kokiem. Šajā gadījumā centrā ir vieķu valrieksts un blakus kā palīgu koki vai krūmi ir lazda. Un tā doma ir tāda, ka tā lazda nedaudz palīdz tam valriekstam augt uz augšu.
Un tas viss var veidot to dārzu vai stādījumu divos stāvos, kad augšējā stāvā ir valrieksts un apakšējā stāvā tad ir lazdas vai kādi citi krūmi. Un var redzēt, ka tās lazdas, īpaši to valriekstu, nav ietekmējušas tā, kad kaut kas būtu tur zari nobērsti vai kā. Tas valrieksts tur bišķiņi ir mazāki zari, un tie viss tas vainags vairāk koncentrējās uz galotni, un apakšā ir tādi tievāki zari, kur arī jānozāģē kādreiz nostāju, neuztais liels brūcis. Un būtībā kaut kādā brīdī, kad tas valrieksts pāraugs to lazdu, pavisam, tad tā lazda varbūt kaut kad ir aizies prom, bet, kādu laiku viņi tur var kopā eksistēt. Ja tālāk var redzēt, ir nākošais koks, kurš arī ļoti smuki aug. Visu starpā apakšā ir tievi zari, lielie zari ir augšā, jau valriekstam, lai novākt augus, pie viņiem nevajag tikt, viņi paši nokrīt. Apakšā ir pietiekoši noēnojums, ka te var redzēt, ka zāle arī īpaši arī tumšajā daļā neaug. Tepat bišķiņu uz malu var redzēt, ka ir krietni zaļāks un lielāks zāle, un te ir arī tāds noēnojums. Zāle ir maza, un tas nozīmē to, ka ir samērā maz ieguldījumu uz pļaušanu pirms ražas novākšanas. Un tādā veidā kombinējot dažādas augus var panākt ļoti labu efektu no polikultūras. Tas ir Sorbus torminalis, kas ir Eiropā audzēta koku suga priekš koksnes. Šitā te vēlāk, kad viņš izaug liels tāds koks, no tās koksnes gatavo paneļus vieglajām automašīnām. Sanāk samērā tādi interesanti koki, izmanto kaut kādos BMW un Mercedesos. Te ir piemērs, kā ir audzēts kopā valrieksts un grieķu valrieksts un blakus iestādīts baltaukšņu vēlauzējam, un izskatās, ka ar to koku attālumu pie stumbra kaut kāds 1,5 metrs savā starpā. Valrieksts ir tīri labi ticis līdz tam augsnim, vainags nav arī ciets no salnas, un tas koks izskatās tīri labi jūtās. Vietās ar tādām biežākām salnām tas varētu būt risinājums kādā veidā audzēt valriekstus. Un te ir tāds uzskatāms piemērs, kā iestādot koku grupu var panākt to, ka tur visi koki savā starpā sadarbojās. Tātad tur ir valrieksts, ēdamais kastanis, ķirsis, vēl viens valrieksts un kāda lazda. Tie ir stādītie koki, pārējie te bišķiņi pa vidu ir paši saauguši. Un tad efekts ir tāds, ka tas ķirsim ir pacelts vainags, un viņš tā kā ir pāri visiem kokiem, viņš kalpo kā salna aizsargs, un bišķiņi arī veido to mikroklimatu tai koku grupai, visiem ārējiem kokiem, valriekstam, kastanim un otram valriekstam ir ļoti labi pieaugumi, tie koki ir veselīgi, un izskatās, ka arī tas valrieksts nav īpaši apsalis salnās. Un, kas ir interesanti, pa vidu tā kā veidojās tāda daudz maz dabiska, pat es teiktu, meža vide pēc dažiem augiem spriežot, un tas nozīmē, ka šāda te bioloģiskās daudzveidības saliņa patiesībā spēja uzturēt samērā daudz dažādas sugas, un tas noteikti veicina tās sistēmas ilgtspējību kā tādu. Un, ja mēs skatāmies uz to modeli, kā nelielā teritorijā izveidot ēdamo dārzu, tad lūdzu, te viņš ir kaut kādos teritorijā, kas ir kaut kādi 6x10 metri, ir 2 valrieksti, 1 kastanis, 1 lazda un ķirsis. Un tā, skatāmies uz piemēriem, mācamies, un to kaut ko varam arī izveidot pie sevis. Otrā pusē ir tāda pat bioloģiskās daudzveidības grupa ar dažādiem koku sugām. Tas ir Sorbus tomentosa, baltauksnes blakus. Pēc tam ir piestādīts valrieksts kopā ar saldo ķirsi pa vidu, un otrā pusē ir vēl viens valrieksts. Un tālāk tur fonā tas ir kastanis, un atkal apmēram teritorijā, kas ir kādi 10x10 metri, ir sastādīts tīri daudz koku sugas, un viss viņas jūtās labi, un būtībā spējas funkcionēt līdz lielam vecumam. Te tāds neliels koku audzēšanas kurios, kaut kādu gadu apakaļ vai 2 ir nozāģēts kaut kāds zars no Sorbus torminalis. Viņš nokritis pie zemes. Šitā daļa vienkārši izskatās apsakņojusies, un tas nozāģētais zars
dzīvo savu dzīvi. Viņš ir zaļš pieaugums, un otrā galā tā pašam zaram tā galvotne ir pieslējusies uz augšu. Un viss, un tādā veidā ir nejauši sanācis pavairot koku. Ļoti laba apsakņošanās, jo vispār šitam te pīlādzim tie stādi ir samērā dārgi. Un šī te jau ir tāda īsta meža sajūta. Šis te ir pašizsējies kastanis, kur tur iespējams vai no tā kastaņa vai no kāda no tiem kokiem, ka jau viņi paši ir sākuši iet uz priekšu. Te ir viens kastanītis, te ir kāds ozoliņš, te ir atkal iesējies nākošais ēdamais kastanis, te ir lazda, te ir vēl viens ēdamais kastanis, vēl kāds kārkls, un tādā veidā te tā pati daba jau sāk veidot lēnām pārēju no tāda pļavas, kas te ir bijis, cilvēks ir iestādījis kokus, un tad tikai kādos 25-30 gados jau sāk veidoties mežs pats. Un tālāk tad šis ir darāms cilvēku rokās, kurus koku sugus veicināt, kurus atbalstīt un kādā veidā veidot harmonisku vidi un ainavu ap sevi. Te ir vēl viena tāda ļoti vienkārša stādīšanas sistēma. Ir divi valrieksti par malām, pa vidu ir saldais ķirsts ar pacelto vainagu. Un tad būtībā tas kalpo kā tāds piesaks tiem valriekstiem pēc salnām, un visiem trijiem kokiem šeit ir rūmis. Un te tā interesanti, ka dzenis arī ir apgūvis to vietu. Te ir apakšā pilns ar riekstu čaumalām. Izskatās, ka te augšā ir bijusi skaldītava, kur ir skaldīti rieksti. Kā daba ātri pielāgojās jauniem barības avotiem. Un tā, tas bija tāds neliels ieskats tādā Heidienu mežā. Angliski to varētu nosaukt par edible landscape. Tur ir koki gan vēderam, gan koksnei. Un tas iespējams varētu būt tāds interesants modelis, kādā veidā varētu tās dažādas lauksaimniecības neizmantotās vai grūti izmantojamās zemes pārveidot par kaut ko jēdzīgu, par to, ka tur var samērā ātri iegūt pārtiku, tā bioloģiskā daudzveidība te ir samērā augsta, un tas patiesībā nozīmē, ka arī tik kaitēkļi varbūt tik daudz tam visam nemetās, jo te ir pietiekoši dzīves telpa gan putniem, gan kaitēkļiem, gan to kaitēkļu ēdājiem. Un tā, tas tāds interesants iespējas, ko cilvēki strādājot ar zemi, stādot kokus, ir būtībā 25-30 gados no kādas plikas pļavas. Te vēl kaut kāds fragments ir aizmugurē redzams no kaut kāda tādas stadijas, kur gandrīz nav nekā. Var iegūst tādu bagātīgu ziedošu dārzu pavasarī, kuram rudenī ir daudz augļu. Paldies, ka skatieties! Ja patika video, tad spiežiet like, parakstieties uz kanālu. Ja ir kādi jautājumi, jautājiet komentāros. Atā, tiekās mežā!